klausītāji, labdien, labrīt. Kad nu kurš to pasaku skatās? Nu, bet es sen neesmu stāstījis un neesmu pasakas rakstījis. Es dziļi atvainojos jums, teikt, es gaidīju skaistas pasakas, bet, nu, es tā centīšos vairs tādas kļūdas neatkārtot. Es nezinu, kaut kā tā pasakā nebija sanācis un visa dzīve viena pasaka, bet, nu, kā uz to skatās. Labi, izstāstīšu jums vienu ļoti jauku pasaku par mājas kaķi un mājas gariņu. Nu, mājas gariņš ir tas, kas visu laiku slēp, kaut kādas blēņas dara, atslēgas slēp, tik pa laikam noslēp, neprot, citreiz tev patraucē gulēt, bet viņš ir īstenībā labsirdīgs. Un tā viņi ar mājas kaķi abi divi kopā sēž un pārunā lietas. Kaķis saka mājas gariņam, nu, es jūtos nevajadzīgs, nu, es te sēžu tā kā cietumā, izēju pa pagalmu, pāēdu un visi saka, es tikai pāēdu un tā un neko nedaru. Mājas gariņš saka, nu, man arī tā liekas, ka tu tā dari. Kaķis tā padomāja, bet kāds labums no tevīm mājas gariņu? Tevi vispār redzēt nevar. Kāds labums no tevīm? Abi draugi noslēdz derības. Pa nedēļu, kuru vairāk palielīs. Nu, ja tā nedēļa, mājas gariņa neviens neliela, bet kaķi liela. Bet kaķis neko īpaši nedara. Uzguļās saimniecei uz rokas. Saka, labs kaķīts. Nu, atnesu peli. Atkal labs. Tas nekas, ka viņš ar to peli sarunāja pa siera gabalu, ka viņu noķers un pēc tam atlaidīs atpakaļ. Nu, kaķis tā arī izdara, bet saimniecei tas nav jāzina. Viņa domā, ka kaķis tagad pelest ir. Nu, viss kārtībā, liela. Un tā visa nedēļa paiet un mājas gariņš domā, nu, es zaudēju derības. Jo viņi bija saderējuši uz pienu. Kuram piens tiks? Nu, nebūs man tā piena. Nu, jau dimbā, jau viņam visu laiku domā to pēdējo nakti un dzird kaut kas virtuvē, kaut kādas interesantas skaņas. Mājas gariņš skatās, virtuve sākusi degt. Ko, nu, viņš skrien uz saimniekiem lēkā, kutina pēdas, lai pieceļās, nu, lai viņu redz, lai sajūt, lai ceļās. Viņi laikam negrib to dzirdēt neko. Pēkšņi mājas gariņš atcerās kaķi. Tagad viņš aizskrien pie tā kaķa, saka, kaķi, dimbā ir degam. Kaķis negribīgi pagrērās uz otriem sāniem. Minūti ir pagara, nē, kaut kas nav riktīgi. Viņš saka, tiešām degam? Jā, degam. Tā tas kaķis, maņem saimniekam, degunā iekoš, pirkstos iekoš, celies augšā. Tagad tas saimnieks. Nu, tu gan esi. Viņš nepaspēja pateikt, jūt dūmu. Smakanā, dūmināk iekšā. Izrādās virtuvē deg. Labi, kad laicīgi. Izsauca ugunsdzēsējus laicīgi. Dūmu detektors bija ielikts. Tas kaut kā bija nenostrādājis. Baterija bija veca vai kaut kā, bet viss pēc likuma bija kārtībā. Nodzēsa visu un otrā dienā. Tagad mājas gariņš satiekās ar to kaķi. Mājas gariņš saka, jā, tevi lielie, mani nē, es laikam zaudēju derībās. Kaķis saka, nē, mājas gariņ, tu šoreiz uzvarēji mājas derībās. Jo, ja nebūtu tu, nebūtu saimnieka, nebūtu manis. Viss kārtībā. Tagad kaķim vairāk piena, kaķis atkal tiek lielīts, bet tā saimniece nesaprot, kāpēc tā bļodiņa paliek tukšāk un tukšāk. Kāpēc tik ātri kaķis dzer vispār pienu? Nu, protams, saprotiet, ka kaķis padalās ar mājas gariņu. Šai pasakai ir tāda morāla. Nevajag vienmēr darīt tikai tāpēc, lai tevi palielītu. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai reizei. Bet es jūs nestāšu novārtā pasaku klausītāji. Tā, jauku dienu, jauku vakaru un bez ugunsgrēkiem.